28. oktobra ziņas Latvijā. Sulu ražotājiem stājas spēkā aizliegums pievienot cukuru. Noteikumi pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis stāsies spēkā 2013. gada 28. oktobrī. Produkcija, kas laista tirgū līdz 28. oktobrim, atļauts tirgot līdz tās pilnīgai realizācijai, bet ne ilgāk kā līdz 2005. gada 28. aprīlim. Pēc tam augļu sulas vairs nedrīkstēs saturēt cukuru, izņemot Latvijā ražotu smilšķērkšķu sulu. 28. oktobrs pasaulē. Jaunais Gruzijas prezidents cer mazināt spriedzi attiecībās ar Krieviju. Margvelašvili norādīja, ka attiecības starp abām valstīm ir ļoti sarežģītas, bet apliecināja, ka no Gruzijas puses nekāda agresīva vai destruktīva rīcība nav gaidāma. 29. oktobra ziņas Latvijā. Gauss vadīs Air Baltica arī nākamos 2 gadus. Latvijas Nacionālās aviosabiedrības Air Baltica padome un tās izpildu direktors Martins Gauss ir appusēji vienojušies, ka Gauss turpinās pildīt izpildu direktoru un valdes priekšsēdētāja amata pienākumus līdz 2015. gada 31. decembrim. 29. oktobra ziņas pasaulē. Deivids Kamerons. Lielbritānijai jāsaka nē viesstrādniekiem no Austrumēropas. Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons apgalvo, ka jaunie briti nevar pilnībā konkurēt ar imigrantiem no Austrumēropas, kas gatavi strādāt smagāku darbu. Oficiāli dati liecina, ka laika posmā no šī gada aprīļa līdz jūnijam Lielbritānijā strādā 683,000 cilvēki no Austrumēropas. Austrumēropiešu skaits Lielbritānijā pieaugs vēl vairāk, kad janvārī tiks atcelti darba ierobežojumi cilvēkiem no Rumānijas un Bulgārijas. 30. oktobra ziņas Latvijā. Jauna aprēķinu metode. Nerīdzniekiem par transportu nāksies maksāt vēl vairāk. Salīdzinot Sijā Rīgas satiksmes apstiprinātās cenas ar tām, ko uzņēmums norādīja šā gada septembrī, kad nāca klajā ar ideju par diferencētajām cenām, var secināt, ka nerīdzniekiem par abonementa biļetēm būs jāmaksā vēl dārgāk nekā plānot sākumā. Atsevišķās pozīcijās sadārdzinājums ir vairāku latu apmērā. 30. oktobrs pasaulē. Forbes Putinu atzīst par pasaules ietekmīgāko cilvēku, Obama 2. Par ietekmīgāko cilvēku pasaulē žurnāls Forbes šogad atzīst Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Putins pērn šajā reitingā tika ierindots 3. vietā. Iepriekš 2 gadus pēc kārtas šis tituls piederēja Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Barakam Obamam, taču šogad viņš iekļauts sarakstā 2. vietā. 31. oktobra ziņas Latvijā. Grendes atbrīvoto krēslu ieņem Melbārda. Par kultūras ministri kļuvusi pašreizējā Nacionālā kultūras centra vadītāja Dace Melbārda. To ceturtdien balsojumā Saeimas ārkārtas sēdē nolēma deputātu vairākums. Par Melbārdas kandidatūru labvēlīgi izteicās ne tikai valsts prezidents un bijušie kultūras ministri, bet arī visi koalīcijas partneri, kur viņas apstiprināšanas šķēršļus neredz. Melbārda iepriekš pastāstīja, ka kļūstot par ministri būtu gatava šo amatu ieņemt uz ilgāku laiku. 31. oktobrs pasaulē. Pasaule nostājas Kubas pusē. Neskatoties uz komunistiskās Kubas pēdējos gados ieviestajām ekonomiskajām reformām un nedaudz paplašinātajām personas brīvībām, Kastro dinastijas pārvaldītā sala joprojām ir pakļauta tirdzniecības embargo, ko pirms pusgadsimta pret šo sociālismu citadeli ieviesa Savienotās valstis. 1. novembra ziņas Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrija plāno par aptuveni 20% samazināt studiju budžeta vietas sociālajās zinātnēs. Sadalot studiju budžeta vietas nākamajam studiju gadam, galvenokārt tiks ņemts vērā augstskolu strateģiskās specializācijas princips, bet tāpat Izglītības un zinātnes ministrija sociālajās zinātnēs un tematiskajā grupā izglītību budžeta vietu skaitu pakāpeniski plāno samazināt par 20%. Pārdalot tās uz dabas zinātnēm un inženierzinātnēm. 1. novembris pasaulē. Oktobris Irākā bijis asiņainākais mēnesis kopš 2008. gada, liecina piekdien publicētie oficiālie dati. Aizvadītajā mēnesī Irākā nogalināti 964 cilvēki, liecina informācija, ko apkopojušas Veselības, iekšlietu un aizsardzības ministrijas. Oktobrī Irākā vardarbībā nogalināti 855 civiliedzīvotāji, 65 policisti un 44 karavīri. Jaunais vardarbības vilnis daudzos raisa bažas, ka valstī var atsākties vispārējais starpkopienu slaktiņš, kāds tur tika paredzēts 2006. un 2007. gadā.
2. novembra ziņas Latvijā. Šogad pirmajiem dzimušajiem trīnīšiem valsts piešķirs 6000 latu pabalstu. Ministru kabinets nākamnedēļ 5. novembrī lems par 6000 latu vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Svitlānas Mitkovas ģimenei, kura nesen kļuvusi par 3 locekļiem bagātāka, liecina valdības darba kārtība. 24. oktobrī Rīgas dzemdību namā dzimušie trīnīši, 3 puisīši, ir pirmie šogad dzimušie trīnīši Latvijā. 2. novembra ziņas pasaulē. Pakistānas talībī izvēlas jaunu līderi. Pakistānas talībī sestdien izvēlējuši Habnu Saīdu par jauno līderi, kam jāstājas piekdien nogalinātā līdzinējā vadoņa Hakimullas Muhsuda vietā. 2. novembra ziņas Latvijā. Bordāns pieļauj, ka aizskāras principiāli svarīgas ekonomiskās intereses. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš izslēgts no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzvējumu brīvībai, pieļauj, ka šāds solis, kā arī prasība viņu atsaukt no amata, saistīta ar principiāli svarīgu ekonomisko interešu aizskaršanu. 3. novembris pasaulē. Kosovā šodien notiek pašvaldību vēlēšanas, kas iezīmēs jaunu posmu pēdējā laika centienos uzlabot Belgradas un Prištinas attiecības.